Sveiki! Ziniet to sajūtu, kad liekas, ka skrien tādā kā vāveres ritenī, kā atkal un atkal viss jāsāk no pilnīgas nulles. Šodien mēs apskatīsim pavisam jaunu sistēmu, ko sauc SevenLab. Un tā izskatās sola beidzot pārtraukt šo bezgalīgo apli un piedāvāt reālu ceļu uz finanšu stabilitāti. Tāpēc sagatavojieties, jo tas, ko dzirdēsiet, varētu mainīt skatījumu uz investīcijām kā tādām. Šis citāts, tas trāpa tieši desmitniekā, vai ne? Tas tik precīzi raksturo to sāpīgo realitāti, ar kuru saskarās daudzi cilvēki tiešsaistes investīciju pasaulē. Tas ir tik nogurdinoši. Ieguldi laiku, naudu, enerģiju, un tad skaties, kā viss vienkārši sabrūk. Un atkal viss no sākuma. Jautājums ir, vai tiešām tam tā ir jābūt? Labi, lūk, kāds ir šodienas plāns. Sākumā iedziļināsimies problēmā, kas ir pazīstama daudziem. Tad paskatīsimies uz vīziju par ko labāku, un beigās, protams, atklāsim konkrētu risinājumu, kas varētu mainīt visu spēli. Tā kā, dosimies šajā ceļojumā kopā. Tātad, ķersimies klāt pie pašas problēmas saknes. Pie tās sajūtas, ka nemitīgi tiek skriets uz vietas, bet nekur tā īsti uz priekšu netiek. Ir tāda sajūta, ka stabilitāte ir kā mirāža tuksnesī, vai ne? Mēģināsim saprast, kāpēc tik daudz jūtas pilnībā izdeguši. Tas ir apmēram kā mēģināt uzcelt smilšu pili, kad tuvojas paisums. Ieguldi visu sevi, savu enerģiju, cerības, bet tad nāk vilnis un visu vienkārši noskalo, un ir jāsāk no pilnīgi tukšas vietas. Nav nekāds brīnums, ka šāds process emocionāli un finansiāli vienkārši iztukšo. Bet ko tad, ja pastāv veids, kā no šī apburtā loka izkļūt? Ja ir iespējams uzbūvēt kaut ko tādu, kas ir noturīgs pret jebkuriem dzīves viļņiem? Tagad, manuprāt, mēs esam nonākuši pie pagrieziena punkta, pie idejas, kas varētu mainīt pilnīgi visu. Šis jautājums, tas ir kā tāda bāka tumsā. Tas izgaismo to akūto vajadzīgu pēc drošas ostas, kur patvērties no tirgus vētrām. Vieta, kur beidzot var justies pasargāts, lai veidotu kaut ko paliekošu, kaut ko stabilu. Un lūk, šī drošā osta ir SevenLabs. Tā nav vienkārši vēl viena platforma. Nē, tā ir domāta kā revolūcija. Vieta, kur bailes un nedrošību beidzot var atstāt pagātnē un sākt veidot tādu nākotni, par kādu vienmēr ir sapņots. Labi, bet kā tas viss īsti strādā? Kā SevenLabs spēj nodrošināt šo solīto drošību? Tagad ir laiks ienirst dziļāk un atklāt SevenLab noslēpumu, to jaudīgo pamatstratēģiju, uz kuras viss balstās. Protams, daudzi ir dzirdējuši to veco teicienu neliec visas olas vienā groziņā. Tas arī ir diversifikācijas pamatprincips. Bet SevenLab šo ideju paceļ pilnīgi jaunā līmenī. Iedomājieties, viena groziņa vietā ir 7, un katrs no tiem ir atsevišķs nesaistīts virziens. Un tagad pamēģināsim iztēloties kaut ko vēl jaudīgāku. Iedomājieties, ka SevenLabs ir kā tāds pamatīgs bezceļu auto, bet ar 7 riteņiem. Tas nav domāts, lai vizinātos pa gludu šoseju. Nē, tas ir radīts, lai izturētu jebkurus šķēršļus, jebkuras bedres un neparedzētos pagriezienus, kas gadās ceļā. Un tieši tas dod to neatsveramo sirdsmieru. Tā apziņa, ka pat tad, ja viens no šiem riteņiem pārplīst, ceļojums neapstājas. Nav jāpaliek ceļa malā un bezcerīgi jāgaida palīdzība. Viss turpinās, un kontrole paliek paša rokās. Un šeit ir pierādījums, melns uz balta, skaitļi nemelo. Šī tabula ļoti skaidri parāda, kā SevenLab stratēģija darbojas praksē. Paskatieties, pat ar 2 virzieniem, kas cieš pilnīgu zaudējumu, kopējais portfelis joprojām ir ar ļoti iespaidīgu peļņu. Lūk, tas ir tas matemātiskais spēks, kas slēpjas gudrā diversifikācijā. Bet, ziniet, stāsts nebeidzas ar naudu. SevenLabs ir par kaut ko daudz, daudz vairāk. Tas ir par to, ko var sasniegt tad, kad vairs nav jāuztraucās par izdzīvošanu. Tas ir par to, kā beidzot var atbrīvot savu patieso potenciālu un sākt radīt. Un te lūk slēpjas tas patiesais skaistums. 7 droši investīciju virzieni rada pamatu, lai varētu pilnvērtīgi attīstīties 7 galvenajās dzīves jomās. Redziet, tas nav tikai par finanšu brīvību, tas ir par dzīves brīvību kopumā, par iespēju augt un plaukt visos savas dzīves aspektos. Padomājiet par to, ko varētu sasniegt, ja nebūtu jāuztraucas par rēķiniem, kādu grāmatu uzrakstītu, kādu biznesu uzsāktu, kādu pasauli radītu. SevenLab dod iespēju to beidzot uzzināt.
Un pats labākais ir tas, ka 7up nav kaut kas, ko izmanto vienatnē. Tas ir kaut kas, ko veido kopā. Tā ir kustība. Tas ir aicinājums visiem, kas tic labākai, drošākai un brīvākai nākotnē. Jo kopā mēs esam stiprāki, kopā var sasniegt daudz vairāk, un kopā ir iespējams mainīt spēles noteikumus. 7labs ir platforma, kas dod šo iespēju, kas apvieno cilvēkus ar vienotu mērķi. Tātad, noslēgumā es atstāšu šo jautājumu pārdomām. Ko jūs darītu, ja būtu patiesi brīvs, ja nauda vairs nebūtu šķērslis? Un atcerieties, ar 7Slab šis jautājums vairs nav tikai sapnis, tā ir ļoti reāla iespēja. Paldies par uzmanību!